Labi, tātad čau visiem. Mani sauc Oskars Lācis un es esmu no attīstības platformas U+. Ko tad mēs šodien darām? Šodien es esmu uzaicinājis un saticies ar saviem projekta sadarbības partneriem Liepājas neredzīgo biedrību, rehabilitācijas centru, lai padiskutētu par projekta nodarbību, procesu, kaut kādu izvērtējumu, dabūt mazu atgriezenisko saiti par to, vai tas bija veiksmīgi, vai tas bija neveiksmīgi, kas bija labi, kas bija slikti un ko varbūt vienkārši varētu uzlabot. Tātad ar mani kopā šodien ir Nora. Čau, Nora, Čau. Kura ir Latvijas neredzīgo biedrības rehabilitācijas centra Liepājas filiāles vadītāja. Un arī kopā ar mums šodien ir Aigars, kurš bija viens no mūsu projekta nodarbību dalībniekiem. Tātad čau jums abiem. Čau. Čau. Es vēlējos sākumā, pirms mēs dodamies klāt uzreiz pie pašiem projekta nodarbībām, paprasīt, kā izskatās jūsu ikdiena, kas ir tas, ko jūs darat, gan ikdienā, gan varbūt darba ietvaros. Kurš pirmais? Kurš pirmais? Pirmais, kā izstāsta tavu ikdienu? Varbūt sākam ar brīvu. Man to jautā. Jā. Man ikdiena darba dzīvē? Jā. Darba dzīvē. Tā kā tu jau nosauc manu darba nosaukumu, teiksim tā, mat nosaukumu, protams, mana ikdiena paiet plānojot. Man darba pienākumu nav iespējams izdarīt bez plānošanas, jo blakus filiāles vadītājas darba pienākumiem es arī vadu sociālās rehabilitācijas nodarbības cilvēkiem ar redzes invaliditāti un smagiem redzes traucējumiem. Līdz ar to nodarbību plānā ietilpst plānot mūsu tikšanās. Kad viņš atnāk pie manis, kad mēs veicam viņu prasmu uzlabošanu vai pilnveidošanu, un viņš nāk, kad viņš var. Līdz ar to es plānoju savu laiku ar viņu laiku kopā. Tās var būt gan individuāls nodarbības, gan grupu nodarbības, un tāda paiet man ikdiena. Visu mēnešu garumā, mēnešu no mēneša. Kas var izjaukt mūsu plānus, nejauši tikšanās, kāds jauns klients, kas ienāk, vēlas kaut ko uzzināt, kolēģis, kas ir kaut ko uzzināt, kam ir jāpalīdz, protams, apkārtējie darba pienākumi, kas ir jāveic, vai ir kādas ārpus darba tikšanās sadarbības partneriem. Vai arī jaunieši, kur uzbāžas saviem projektiem. Vai arī labas idejas, kas ienāk kādam prātā un kam mēs esam noderīgi un vajadzīgi, un mēs esam atvērti, sākam, mēs esam gatavi. Super. Un aptuveni, cik regulāri šādas tikšanās jums ir ar klientiem? Teiksim, ar vienu klientu? Katru dienu jūs tiekaties? Katru dienu mums ir vairākas stundu nodarbības dienā, un tas regulāri. Regulāri, atkarībā no tā. Mēs garu un plašam runāt par visām programmām, kas mums pieejamas un ko mēs darām, bet tas nav šodienas mērķis. Tā ir atsevišķa saruna, bet tā ir katru dienu. Jā. Man un maniem kolēģiem darba, tā ir mūsu darba ikdiena. Būt kopā ar cilvēkiem, mācīt, atjaunot viņiem, uzlabot prasmes caur šīm sociālās rehabilitācijas nodarbībām. Ļoti labi. Jā, paldies. Aigar? Mana ikdiena ir tāda, ka es arī strādāju Liepājas neredzīgo biedrībā. Man ir lielas redzes problēmas, bet ir lietas, ko es varu padarīt. Tātad es no rīta ierodos biedrībā. Viens no maniem darba pienākumiem ir gida pienākums. Es vadāju cilvēkus pa neredzīgo biedrību un stāstu viņiem, ar ko mēs nodarbojamies. Arī ievedu pie Noras. Cilvēks un Nora pastāsta par savām rehabilitācijas programmām. Vēl ir daudz un dažādi pienākumi, atbildu uz telefonu zvaniem, aizvedu cilvēkus, kur vajag šo to pastāst, kas viņus interesē, tādā veidā. Arī man spēki ir daudz, man liela muskuļi ir, kas var arī šo to panest un tā. Protams, ar citu cilvēku, ja man ir blakus, ja man ir cilvēks, kas redz, man mazliet palīdzība vajadzīga, kur iet un tā, bet es varu darīt daudzas lietas, kaut kā tā. Super, ļoti labi, ļoti produktīvas ikdienas. Mēs esam radoši cilvēki. Radoši cilvēki, tas ir ļoti labi, tādas vajag. Bet tālāk arī pieslēgsimies pie paša projektu. Es arī mazliet pats pastāstīšu par to, kas vispār bija šis projekts, jo es pieļauju, ka skatītāji nezin, kas tas ir. Tātad, principā, projekts bija Eiropas solidaritātes korpusa projekts par, principā, cilvēku ar redzes traucējumu, kaut kādām komunikācijas attīstošām nodarbībām ar dažādiem speciālistiem. Projektam bija interesants nosaukums. Projekts sauc Mēs rakstām projektu Liepājā. Pie reizes, varbūt uzreiz, Nora, kāda bija tava reakcija, kad uzzināji par projektu nosaukumu? Es godīgi projektu nosaukumu uzzināju brīdī, kad man atnāca telefonā fočena, ka projekts ir apstiprināts. Un es tā tekstā lasu, un es tā, labi, projekts. Es domāju, ka ir bez nosaukuma. Ja mums ir kāds kopīgs pazīstams starpnieks vai līngaņi, tas nosaukums tā. Radoši. Jaunieši raksta projektu, viss kārtībā. Tas ir ļoti īsi un konkrēti. Mēs to darām. Mēs rakstam projektu Liepājā. Tātad, kopumā mūsu šī projekta laikā projekts sākās jūnijā un beidzās ar janvāra beigām. Taču
visas nodarbības jau ir noslēgušās. Projekta laikā mums bija 5 dažādi nodarbību bloki, katrā blokā par 2 nodarbībām. Un bija dažādas tēmas, piemēram, komunikācijas attīstība, smilšu terapijas, mūzikas terapijas, uztraukuma un stresa pārvarēšanas un dažādas šādas tēmas, kurās mēs katru otro nedēļu tikāmies un kopā ar kādu speciālistu parunājāmies, padarbojāmies, padiskutējām. Tātad, jā, kā jau es minēju, šis bija Eiropas Solidaritātes korpusa projekts. Jautājums jums, vai šī bija pirmā reize, kad, piemēram, jūsu darbības laikā, piemēram, jūsu pieredzes laikā, kamēr jūs strādājat, šī bija pirmā reize, kad jūs iesaistījāties Erasmus Plus vai Solidaritātes korpusa projektos? Nu, personīgi es Erasmus Plus projektos esmu jau bijis 2, kur, es nezinu, vai vajag arī aprakstīt šos projektus vai nē. Tu vari pastāstīt, jā, kas šie bija par projektiem? Viens bija projekts Astronomija un neredzīgie cilvēki. Tātad mēs bijām vairākos ceļojumos, tur bija uz Spāniju, uz Grieķija, Reņģona sala, tas bija ļoti tālu. Tas bija netālu no Madagaskaras. Ja? Un tur stāstīja un rādīja par astronomiju, visādas tādas lietas, tur varēja pētīt. Un tas bija, to bija sarakstījuši Patras universitātes profesori, to projektu. Un otrs arī bija kaut kas līdzīgs, tur bija neredzīgie un ģeoloģija. Tur mēs arī lielākoties tā apceļojām pasauli. Itālijā, bija Spānijā, Grieķijā, arī Kiprā. Tas būtu īsumā. Tā kā šis bija 3. mans projekts. Bet jūs arī bijāt kā dalībnieks šajā projektā? Jā. Es biju kā dalībnieks. Jā. Mums tur beigās viņiem tur bija tāda aplikācija jāveido, tad mēs tur testējām un darbojāmies. Ok, ļoti forši. Tad jums jau ir bijusi pieredze ar šādu veidu projektiem. Jā. Jautājums varbūt šis ir vairāk Norai, bet, protams, Aigar, gribēšu dzirdēt arī tevi. Kādas bija ekspektācijas pašu projekta sākumā? Ko tu varbūt sagaidīji, kā tev likās, kā būs? Kādas vispār bija sajūtas, kad mēs ieradāmies pie tevis jaunieši no U+, mums ir ideja, mēs vēlamies darīt? Tas bija jautri. Es atbildēšu uz iepriekšējo jautājumu par tiem Erasmus projektiem. Šis man bija pirmais projekts, kurā es piedalījos, jo nevis kā Aigars jau vairāk kārtīgi bijis, bet šis arī ir pirmais projekts, kurā konkrēti nāca pie manis, konkrēti ar vēlmi veidot projektu cilvēkiem pret invaliditāti. Tas jau bija tāds wow pirmais, jo tā nekad parasti nav. Tā kā Aigars vairāk darbojas biedrībā ir dažādi veidi projekti, kurā viņi darbojas un piesaista cilvēks ne tikai ar invaliditāti, bet dažādi citi invaliditātes cilvēks arī iesaista projektā. Bet šis bija tāds konkrēti, man tāds sajūta bija, jā, beidzot manējie, mūsējie, ko mēs saucam savus klientus par savējiem, beidzot viņiem kaut kas būs. Tad, kad jūs atnācāt pirmo reizi pie manis, es vairāk biju gatava klausīties jūsu idejas, jo man patīk tas, ka jums bija tas lielais lidojums, bet jums bija jāpiezemējās, kas tad īsti notiek, kā var strādāt ar šādiem cilvēkiem, kāda ir viņa ikdiena. Jūs neko nezinājāt, atcerieties, tu neko nezinājāt. Kamēr lēni prātīgi jūs piezemējat, jūs tāds foršs gaisa balons bijāt uzšāvusies savu ideju gaisā, un tu man tā uz realitāti nedaudz lēnāk, kamēr es sapratu, ka jums ir pašiem jāiemācās, kas tad īsti notiek, kā īsti notiek pie mums, lai jūs varat saprast, kā pareizi rakstīt, uzrakstīt un pareizi pasniegt, lai tas iziet cauri un viņš izgāja. Jā, es atceros īstenībā tas pats starta punkts, kad mēs tikko uzsākām projektu. Visiem bija tāds diezgan liels apjukums. Mēs īstenībā bijām diezgan nošokēti, ka projekts vispār ir apstiprināts. Jo tas bija mans pirmais projekts, ko es biju rakstījis savā dzīvē. Un es domāju, labi, pamēģinās. Būs, ja būs forši, ja nebūs, labi, uzrakstīšu vēl kādu citu. Un pēkšņi, viņš ir apstiprināts. Varbūt bija nelaimīgs, ka apstiprināts. Nē, nelaimīgs es nebiju, bet es biju vairāk tāds apmuls un sajūts. Domāju, kas tagad vispār jādara? Kas ir tie tālākie soļi? Runāšana ir beigusies, tagad ir jāsāk darīt. Un kā tas vispār viss izskatīsies. Tāpēc bija ļoti forši. Es atceros, ka toreiz, kas tas bija, neatceros vairs kad, bet tu mūs uzaicināji uz to pasākumu. Mums bija meistarklase. Mēs pagājušā gada februārī Latvijas neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrs svinēja 24 gadu jubilejas pastāvēšanu. Un mēs veidojām tādu lielu meistarklasi, kuru laikā ieradās skolēni. Tā bija konkrēti toreiz 6. skolas skolēni un Jāņa Čakas 10. vidusskolas skolēni. Lai parādītu mūsu nodarbības. Viņiem bija iespēja iziet cauri visām mūsu nodarbībām, parādīt, redzēt, kas notiek, ko mēs darām, ko var iemācīties.
Un arī tā bija iespēja tev ar saviem kolēģiem, jauniešus atnācāt, un arī mēs jums iedevām iespēju paskatīties. Man patīk, ka jūs ļoti vērot to dienu. Jūs tādu, wow, aha, tās acis, kas jums zibēja un dega beigās. Tāds, aizgāja beidzot tā sajūta, kas notiek, kā mēs darbojamies. Tam mums dabūja to īsto odziņu, ne? Jā, jo es atceros, ka bija ļoti, ļoti forši tas, ka mēs dabūjām ne tikai to redzēt, kā tas izstāsta no malas, bet mēs arī dabūjām arī izbaudīt un mazliet izdzīvot. Jo es atceros visas tās uzdevuma stafetes, kas bija griez kartupeļus ar aizsietām acīm, Aigars rādīja un stāstīja, kā strādā braila raksts. Es domāju, vispār, es nezinu, vai šito skaļi var teikt, bet braila raksts sanāk baigi labiešu pikers. To es visiem Jā, saku. zin kā, es uzreiz varu tā piebilst, ka man nāk studenti. Man nāk skolnieki, es jau varu spēlēt, man jau nav jākaunās. Es viņiem vienmēr iesaku iemācīties braila rakstu, jo pasniedzēji to neprot. Un tādā veidā es saku, iemācieties čaļi un būs jums normāls pikeri. Viņi tad padomā, viņi varbūt kāds, es ceru, ka kāds arī. Ja vēl viens nav pieteicies uz apmācību. bet kā ir, vai vispār grūti ir iemācīties? Zin kā, te ir tāda lieta, vai tev bija grūti iemācīties rakstīt? Tu kamēr praktizējies, un tad jau aiziet. Redz, man jau tāpat. Pats atbildēs jautājumu. Tu jau pats atbildēji uz savu jautājumu. Vienkārši es rakstu tā, tu rakstu tā. Mans raksts ir vienkāršāk pa jūsu ķeburiem. Man dažreiz liekas, ja tāds liels uzzīme, ka jūs paši nesaprot, ko jūs tur vēl. Taisnība ir, dažreiz tiešām nesaprotu. Ja es palasu savu rakstāmo no 10 gadu atpakaļ, tad man ir jāsēž ar sažmiegtām acīm. Nedzim brālis nekad nemainās. Kā ir rāmi, tā ir rāmi. Jā, bet Aiga, ko tu sagaidīji? Piemēram, kad tu uzzināji, ka nāks darboties jaunieši, kāds bija tavs sajūtas? Sajūtas bija tāds, ka tas ir kaut kas jauns. Man jau vispār patīk tādas lietas, arī kaut kāda jaunuma. Man patīk diskutēt par dažādām lietām, kad bija projektā, varbūt ievēroja, ka es gandrīz ar visiem pasniedzējiem diskutēju, ne? Jā. Tas man tā patīk, es tā arī visu nepieņemu, ko man pasaka, ka kāds profesors kaut ko ir teicis, ja? Tātad tās ir kā akmenī iecirsts, ja? Nē, es tādu neesmu no tiem cilvēkiem, es varu diskutēt, un ja man tur tā argumentē normāli un tā, bet es tā sagaidīju vairāk, tā kā es daudz strādāju ar balsi. Ja? Kaut kādu tā kā vairāk tādu, runas izkopšanu, izteiksmīgu runu, ja? Kaut kā tā. Bet vispār jau projekts bija interesants. Ja? Tur tā psiholoģija, arī tā mūzikas terapijas nodarbības. Es tur šo to jaunu uzzināju, man pašam mūzika ir tuva, šo to spēlēju, varu arī uzdziedāt, bet, jā, bija interesanti. Man likās, ka viņš bija tāds daudzpusīgs. Jā, bija dažādi veidi, bija 2 dažādi terapiju veidi, bija gan sarunas, diskusēšana, mērķu sasniegšanas nodarbība, kurā bija vairāk, kurā mēs filozofējām par to, tieši to, ko tu saki, ka viss nav akmenī iecirsts, ka var būt dažādi veidi. Bet, varbūt vairāk par tiem dalībniekiem, kā tieši bija, cik bija grūti, cik bija izaicinoši pašus dalībniekus varbūt iegūt uz nodarbībām un pēc jūsu novērojumiem, vai kas ir tas, ko viņi ieguva, kāda viņi bija projekta sākumā un kāda viņi bija projekta beigās? Vai bija kaut kādas atšķirības, vai no tā bija kaut kāda jēga? Tad, kad es uzzināju par blokiem, nodarbību blokiem, kādi ir paredzēti, es devos ar sarunu kopā ar savām kolēģiem. Jo mēs šos cilvēkus, katram ir savs klientu loks, kas zina labāk savus klientus, jo visi par visiem nevar zināt. Un mēs zinājām to, ka šajā projektā noteikti ir jānokomplektē grupa, jo viņi būs stabila grupa. Tie būs dalībnieki, kas nāks katru reizi, bet tiem, kam tiešām tas ir nepieciešams. Nevis cilvēks, kas varbūt jau ir ļoti atklāts, sabiedrībā daudz komunicē un varbūt daudz ceļo vai dodas daudz cilvēkos. Bet mēs meklējam tos cilvēkus, kas ir izolētāki no sabiedrības, kas dzīvo tālāk no komunikācijas, kam ir maz komunikācijas veidi, kas ir vientuļie iedzīvotāji, kas dzīvo viens pats ikdienā. Jo tieši šos nodarbību ciklus, ko tu nosauc, tas ir tas, kas palīdz iet sabiedrībā ārā, palīdz veidot sarunu ar līdzcilvēkiem, palīdz sev saprast, ko es gribu, kāds es esmu, kas man patīk, kas man nepatīk. Un tas mūsu mērķis bija meklēt starp šiem klientiem tos primāri, kam ļoti, ļoti tas būtu nepieciešams. Protams, ja būtu iespēja šādas grupas mēs veidot vēl un vēl, jo klientu mums ir daudz. Un tā, šis bija tāds eksperiments pirmais, tad mēs arī tos, ko mēs atlasījām, es noteikti varu teikt,
katram vienam tas ir nācis par labu. Jo vērot, kā grupa saliedējās katrā reizē, to atzina ik viens no viņiem, arī 3. reizē un 4. kad katrs jūta 1. reizē šo spriedzi, šo saspringumu. Jā, mums arī sākās psiholoģiskais bloks, pirmais, kas jau lika nobīties un aizslēgties daudziem. Es esmu priecīga par tiem, kas atļāvās atvērties, atļāvās uzticēties. Tas cilvēks, kas vai nodarbu dalībnieks, kas vēl tā kā neļāvās īsti līdz galam, bija arī tādi, kas izgāja cauri visiem 10 nodarbībām un līdz galam neatvērās. Normāli. Bet tas, ka viņš bija, viņš nāca, viņš piedalījās, viņš noteikti dzirdēja. Viņš noteikti dzirdēja, pa ko iet runa. Viņš noteikti paņēma līdzi sev kaut ko no informācijas, ko izmantot ikdienā. Varbūt kādreiz būtu dzīves situācija, kad šitas bija, mēs ko runājām. Es varbūt varu mēģināt šādi. Tur par mērķiem, ja? Par sevis izzināšanu, par komunikāciju ar apkārtējiem cilvēkiem, kad nav visu laiku tur šitā versija vai šitāda versija, ja? Kad ir jābūt. Nāc ārā. Un tas mans mērķis, kāpēc mēs tieši atlasījām šos dalībniekus, bija tas, ka es gribēju, lai viņi saņem to, ko viņi saņēma. Tu esi pirmkārt iznācis no mājas ārā, ka tu viens pats dzīvo mājās. Tu saņem patstāvīgu grupas atbalstu. Jo mēs reāli ritīgi satusējām, sadraudzējāmies beigās. Uz pašām beigām bija jau tāds, visi galā. Un augt kopā. Un daudziem cilvēkiem, daudziem dalībniekiem mums bija cilvēki gados, tādi 50, 60 plus. Kā viņi atzina, viņi pirmo reizi mūžā kaut kur tādā piedalās, jo viņi auga laikā, ka nekas tāds nebija. Ne tur kāds grupas aicināja, ne tur kāds sēdēja aplīgi, kāds prasīja, kā tu tagad jūties, vai kā tu vakar jūties, vai ko tu par to domā. Tā bija paudze, kam to neprasīja. Un tad pēkšņi tev kāds pajautā to, un viņš tā, man ir jāpadomā par sevi arī. Tas lika aizdomāties cilvēkam, ka tiešām viņš ir vajadzīgs šeit. Tas bija ļoti nozīmīgi. Man patika vērot viņus, kā viņi aug, kā viņi attīstījās, kā viņi atvērās. Ir asara bīreņas no smiekliem, gan no emocionālā piepildījuma. Tas bija tā vērts. Jā, es atceros arī par to saliedēšanos un par novērojumiem. Man arī bija tas, kas pamanīja, ka es pirmo reizi atnācu uz nodarbību. Bija, protams, daudziem tas, ka bija šitās rokas krustenīs, ka es īsti negribu, es īsti nesaprotu, ko es daru. Man kāds liek runāt, labi, es parunāšu. Labi. Jā, un tad jau kaut kur projektu nodarbību vidū, kad uzdod jautājumus, kā jums iet, mēs pusstundu, man liekas, pavadījām, runājām, kurš pirmais paspēs izstāstīt, kā viņam ir gājis. Tā kā arī bija ļoti, ļoti, ļoti forši vērot tās lietas. Bija dinamika. Nebija tā, ka bija kaut kāds viens līmenis. Tomēr vairāk vai mazāk auga un izauga. Jā, bet ja pirmajā reizē, kad cilvēks satiekās, viņi tā atturība, tas jau tā ir normāli. Jā, protams. Tikai laika gaitā tu tā sāc. Tā ir jābūt. Pirmā reizē, ja tu sāks uzreiz, es atvainojos maurot, tad arī kāds jau var. Nav riktīgi. Kāds jau var, bet tā kopējā, jo sapraties, tad, kad cilvēkam ir pirms tās pašas redzes problēmas. Viņš pasauli nesaskata tā, kā saskata tas, kam ir šī redzes pilnībā. Un ar to viņš daudz nav informēts, kas notiek apkārt, vai par to, kā apkārt izskatās. Līdz ar to viņš daudz ko nezina. Un tā neziņa jau nav tik, tas tev ierobežo. Ar informāciju tas daudz ko ierobežo, bet tu pēkšņi esi vidē, kur tev viss tiek pastāstīts, parādīts. Tu saņem daudz vairāk informācijas, un tu pēkšņi to pasauli noskatās krāsas, bet mazliet parādās ikdienā, vai ne? Jo tu esi cilvēkos. Cilvēkam patīk būt cilvēkos. Cilvēks ir būtne, kurai ir jābūt sabiedrībā. Viņa ir sociāla būtne. Jā, jo mums jau arī projekta laikā dalībnieki nebija tikai no Liepājas, mums no Kuldīga. Kurzemes novads mums bija Kuldīga, mums bija Bunka, mums bija dalībnieks arī no Vaņodas, no Sikšņiem, no Dunikas puses bija. Jā, tad es tagad mēģinu visu iziet aplītim cauri. Cēsis arī nebija viens. Jā, mums vien brīdi bija dalībniece no Cēsīm uz garās grupas rehabilitācijas nodarbībām. Jā, viņai bija iespēja piedalīties. Viņa bija arī ļoti atsaucīga, ļoti priecīga. Tā kā jā, mēs pat līdz Cēsīm tikām. Tā kā projekts izskanējis ir tālu. Tāda maza piebilde. Redz, kā Oskar, tā tev piebilde ir. Ar teicu, ka viņi var piedāvāt vēl kādas grupas. Tā kā mēs tagad beigsim interviju. Brauc kaut kur tev ir dators. Jā. Skaties projektu, kuru var rakstīt, un cēp augšā. Kā jūs varbūt novērojāt? Vai bija kaut kāds, piemēram, viens no blokiem, kas likās dalībniekiem visnoderīgākais, vai drīzāk no jūsu puses varbūt bija kaut kas, kas trūka? Kas bija tas, kas bija visnoderīgākais projekta laikā, un kas varbūt jums pietrūka šī projekta laikā, varbūt tieši skatoties uz tēmām? Es domāju, ka tu kā dalībnieks varētu runāt pirmais atbildēt.
visnoderīgākais man tomēr liekas, tur es varētu divus. Tā man personīgi liekas. Tas tikai mans personīgais viedoklis, ka bija tās psiholoģijas nodarbība. Jā. Uztraukuma un stresa pārvarēšana. Jā. Un mūzikas terapija. Tur cilvēki darbojās ļoti aizrautīgi. Tieši mūzikas terapijā. Ja? Tur bija tie, kā es jau aizmirstu tos nosaukums un tā un tās bungas un tibetas bļodas. Jā, tās, tibetas, tie aplīši kaut kādi. Bļodas, tibetas bļodas, jā. Jā, tie bija tas bija tā. Kas pietrūka. Uzreiz tā ir tā grūti atbildēt. Tā neesmu tā padomājis par to. Kā jau es pirmīt teicu, jā, varbūt tieši tā, kā lai saka, iemācīt cilvēkiem kaut kā savstarpēji sarunāties vai kaut kā tā. Ka varbūt vajadzēja sākt ar kaut kādu saliedēšanos. Jā. Kaut kā tā. Bet vai diez vai tas arī būtu strādājis? Ja viņi visi tikko pirmo reizi atnākuši uz kaut ko tādu, viņi tā ir noslēgti, ka, man liekas, īstenībā varbūt drīzāk vajadzēja darīt tā, ka mēs sākam ar mūzikas terapiju ciklu, ja ņemot vērā, ka cilvēks uzreiz atvērās. Grūti pateikt, tas ir tikai praksē jāpārbauda, protams. Tā grūti pateikt, kā būtu, ja būtu. Jā. Tur ir vairāk jādomā, manuprāt, tagad, ja mēs runājam no šī skata punkta, ja, protams, ir plānā vēl kaut ko tādu līdzvērtīgu veidot, tad var sākt diskutēt par to, ko labāk sākt un ko labāk beigt. Tad šis bija tāds vienreizējs pasākums, tad, manuprāt, tā kā bija, tā bija labi. Vienam nodarbība bija vieglāk, kādam bija grūtāka. Tas no katra cilvēka, tas no katra cilvēka ir atkarīgs. Bet arī tā pati mūzikas terapija būtu bijusi pirmā. Es nezinu, vai tu uzreiz visu atļaušies būtu jautroties. Viņa bija tajā brīdī, kad bija vajadzīga. Pirms tam bija diezgan nopietnas nodarbības, un tad bija tiešām tāds riktīgs norāviens, kad varēja ar bungām izdragāties, un ar tibetas bļodām izspēlēties, un ar kustību un ar elpošanu attīstīt un padarboties. Tas viss bija pareizā vietā un pareizā laikā. Noteikti nav jādomā, ko mainīt. Jo mēs gājām līdzi plūsmai. Mēs gājām līdz nodarbību ciklam, bijām gatavi uz to, kas tiek dots, un mēs ar to ņēmām pretī. Un tajā brīdī, kad viņš bija, tad arī, teiksim tā, es pēc ļāvās vilnim. Es pēc pilnas bankas, teiksim tā, cits varbūt pieticīgāk, vienam tur bija mūzika skaļa, tāpēc, ka dzird jūtīgāk, viņam tikai traucēja vairāk. Tas tās izaicinoši. Mūzikas darbība bija izaicinoši, jo dzirdi pastiprināti. Līdz ar to un ilgstoši, tādā milzīgā troksnī, kādam trauksmi tas radīja. Tur var būt pluses mīnus katrai nodarbībai. Tad tas nav izvērtējams šodien. Jā, tad vajag analizēt tieši katru nodarbību, tā vai tā pilnīgi kā tur tad. Tad ir vērts, ja tas ir turpinājums tam. Šis bija tāds vienreizējs balīgs pasākums. Šis bija pirmais projekts, un ir ok. Jā, riktīgi. Es nezinu, es neko mīnus nesaskatu. Kaut kā šitā te. Noteikti, nē. Man ir tikai pozitīva atsauksme. Jo es saku, tas dalībnieks, kas nāca, viņš varbūt neatdeva sev visu, bet viņš bija. Un tas ir pats galvenais, jo mēs gājām cauri sniegiem, mēs gājām cauri aizputinātiem ceļiem, nebraucošiem autobusiem, slidīgiem ceļiem un vētrām. Bet viņi brauca. Man jau bija prieks, kad atnāca tā piekdiena, tas cilvēks pa spīti putenim un lietam ir ieradies no tā sava rajona, atbrauc uz autobusu. Man jau vairāk neko nevajadzēja. Jo viņš zināja, ka viņam ir jābūt piekdien, viņš gāja uz autobusu, viņš brauca, viņš spītēja visiem laikasākiem, jo viņš gribēja būt kopā. Tas ir rezultāts. Tas pēc tam, kas tur viss notiek, tas ir viss pastarpināt nāk klāt, bet tas, ka viņš jau ir gatavs. Un tad pašās beigās, nav vairāk, beidzās. Kad būs nākamais? Ok, kaut ko taisam, fiksu, kaut ko vajag vēl. Jo tas, vienreiz ir vienreiz. Es atvainojos, augusts, septembris, oktobris, novembris, decembris, 5 mēneši. Tas ir cikls jau, tas ir ritms jau, kad gribās turpināt. Jā, es atceros arī, kaut kad mēs divatā runājām, tu arī stāstīji par to, ka tu biji mazliet satrauksies par to projektu ilgumu, par to, ka viņš ir tik regulāri tās nodarbības, ka varētu būt tas, ka tā grupa nobrūk un kāds beidz braukt. Bet es domāju, ka beigās mēs ļoti labi tikām kopīgi ar šo galā. Jā, zini, kāpēc man liekas šobrīd atceros, ka tu atgādināji par to, es baidījos, jo cilvēkiem vienveidība var nepatikt. Var apnikt vienveidību un, teiksim tā, nākt un klausīties 3. mēnesi vienu to, teiksim tā, es tagad 3 stundas pasēdēšu. Jā,
man bija dalībnieks, kas aizmuka pirmajās nodarbības otrajā pusē, jo bija pa smagu šī psiholoģija. Nebija gatavs piedalīties un atvērties. Jā, mēs vienu dalībnieku līdz ar to zaudējām. Bet tā ir viņa gatavība. Tā ir viņa iespēja. Viņš neizmanto iespēju atvērties, ja nebija gatavs tam. Ja? Bet ir progress šobrīd, ir savādāks progress. Man par to ir prieks, par šo cilvēku. Tiešām liels prieks, vai tiešām ir nomainījusies arī savādāk attieksme un nostāja. Bet neizdevās. Neizdevās manas bažas ļoti labi. Tāpēc, ka katrs cikls bija savādāks. Katrā ciklā bija interese, kas notiek tālāk. Un ja vienā ciklā bija 2 nodarbības, pirmo beidzām ar domu, ka otrā jāturpina. Un kā man ir jāzina, kas būs tālāk. Man taču jāpaturpina man doma, man ideja, un es taču nevaru neiet. Ja? Nu, ok, nedavājās klāt un turpinam. Un tas aizgāja. Tāds lavīns efekts. Ok, un tad jautājums tagad par to, ka tagad, cik ir palikušas vairs 4-5 dienas, ka projekts būs oficiāli beidzies, kādas ir varbūt tās atziņas un sajūtas no projekta kopsavilkuma? Katram pašam savas? Jā. Nu, sakaļ. Atziņas tieši no šī projekta kopsavilkuma. Jā, sajūtas un atziņas. Sajūtas un atziņas. Sajūtas ir tādas, ka, pirmkārt, bija interesanti. Ja? Bija interesanti, kā jau es teicu. Tas bija kaut kas jauns, tur bija dažādas nodarbības, varēja iepazīt arī dažādus pasniedzējus, ja? Cilvēki, kas pasniedz šīs nodarbības. Ja? Kā es teicu, sajūta jau bija visumā pozitīvas ir šīs sajūtas, un atziņa ir tāda, ka, grūti tā pateikt, bet, teiksim, ir atkal kaut kāds šāda veida projekts turpmāk. Ja? Varbūt ir vēl kaut kādas tādas nodarbības, varbūt viņu var paplašināt, teiksim, šo projektu. Ja? Es šobrīd tā nevaru uzreiz nosaukt tieši kādas, ja? Bet to jau, kad ir kaut kā raksta vai kā, to visu var sanākt kopā, padiskutēt, izdomāt, ka šādi projekti vēl būtu nepieciešami turpmāk. Kaut kā šitā. Ok, ļoti labi. Paldies. Jā, es varētu paturpināt, Egert, tavu domu. Es apgriezīšu jautājumu vietām. Droši. Jā, par to turpinājumu. Es tieši šodien arī no rīta domāju, kāds varētu būt turpinājums. Es gribētu redzēt turpinājumu, ja vēl būtu kāda iespēja ne tikai turpināt ar cilvēku izaugsmi, no dalībnieku izaugsmi, bet arī tādu tālāk ejošu nolūku. Pieņemsim, es piekrītu Egert tev par tādu komunikācijas un runas veidu, iemācīt komunicēt, iemācīt diskutēt, iemācīt runāt, veidot sarunu, bet ar tādu mērķi, kad es tālāk palieku tajā sabiedrībā, nevis šobrīd esmu atpakaļ savās istabās, savā mājā, bet es piedomājos tādu fantāziju par to, piemēram, ir kādi uzņēmēji, varētu būt drosmīgi uzņēmēji, kas būtu gatavi iesaistīties tādā afērā, pieņemsim, jo šie cilvēki, kas labprāt gribētu darboties tālāk sabiedrībā, tajā pašā darba jomā, viņiem ir mazas iespējas. Kāds ir gatavs diskutēt, noņemt tos šķēršļus, un liekas, cilvēkam galvā ir šķēršļi. Viņš nevar, nesanāks, man tur tas, bet izmēģināt dzīvē. Tad ļauties eksperimentam, pabīdam, pamainam, parunājam, padiskutējam, varbūt izdodās. Un varbūt beigās aiziet. Un ja vēl kāds varbūt kādu darbu kaut kur beigās, tāpēc laikā tas laimes. Tas būtu tāds, wow, tas tāds turpinājums milzīgais, kas būtu, bet vispār tādu augsto mērķu. Tālāk, un tā lielā integrācija, tāda riktība. Mēs jau runāt varam, vajag sanākt tur. Jā, bet aiziet ejam tālāk nākamo līmeni, nākamo soli. Ir jau viegli izraut, padarboties, davai, paldies tev, sēdi mājās, bija labi, forši, atcerēsimies pie tevis, kas tasis dzīvē, bet tālāk, kas notiek. Jums jau arī projektā vajadzīgi tas ilgtermiņš tālāk, kas notiek tālāk. Projekts mūžu garumā. O, redzi? Jaunā ideja. Jā, tā kā. Kā jau pašā sākumā, kad es sev domāju par to, ka tu pieteicies pie mums, ka tu gatavs rakstīt, tā bija tāda, mēs esam pamanīti. Super. Iespēja arī šiem cilvēkiem ir kaut ko darīt un darboties. Šāda atkārtot iespēja tikai pierādījums tam, ka mēs esam vajadzīgi, varbūt kādam tas ir interesanti, kādam tas ir noderīgi, bet mēs arī esam šeit. Kāpēc gan ne? Kāpēc tikai tam projektu raksta, tikai tam projektu ik gadu raksta? Ja?
Mēs visi esam vajadzīgi. Jaunietis ir vajadzīgs, pensionārs ir vajadzīgs, jebkurš. Tas tāds ilgtermiņa rezultāts ir. Atvērt acis visiem pārējiem, ka mēs esam tik dažādi, bet tā kā mēs esam vienādi visi. Un tā ir vēlreiz iespēja, piemēram, dažādas idejas veidot kopā, ne tikai ar jauniešiem. Kāpēc? Ja mēs tā liekamies interesanti, un mēs tev deram, aiziet rauvaļā, mēs tikai par. Un ne tikai varbūt sēdēt un runāt, bet tas viss kaut ko var darīt. Jā, ja jau šis bija tavs pirmais projekts, ko tu rakstīji, viņš tika apstiprināts, jā, tad turpmāk varbūt tas tik tāda ideja, jā, kaut kāda tāda projektiņa, kur, teiksim, pieņemsim tur jaunieši, jā, un pieņemsim 6 vai 4 cilvēki kaut kādi ar redzes traucējumiem un viņa asistenti kaut kur aizceļo, pieņemsim, jā. Tas tā šobrīd, uz Austrāliju. Uz Austrāliju, tas, protams, tas ir piemērs, ja? Un apskatīties kaut kā, tā kā pieredzi, ja? Tas Erasmus+, ja? Varbūt tas ir iespējams. Tā, un apskatīties, kā tur īsti dzīvo, teiksim, cilvēki, ar redzes traucējumiem, kāda ir tur tā valsts, pieredzes apmaiņa kaut kāda tā. Jā. Dzīve bez robežām. Ja? Dzīve bez robežām. Tas nav obligāti Austrālija, jā, un tas var būt arī Madagaskāra, jā, pieņemsim, Dienvidāfrika. Labi, derēs ar kaut kur tuvāk. Galvenais tās sabiedrības Viņi nobīsies, Tas tā. Kā izceļos ritīgi tālanta pa vienai valstī lēnāk atpakaļ, varbūt brauks kamēr tiek uz atpakaļ. Latviju. Jā, tieši tā. Varbūt. Nē, doma ir ļoti laba un neatkarīgi, vai tie būsim mēs, Oskar. Protams. Raksti projekts, rakstiet projekts. Vai mēs, vai tā ir cita sabiedrības grupa. Esiet drosmīgi. Jā, jums ir daudz jaunas idejas, jums ir trakas idejas. Galvenais nevajag viņus aprakt. Metiet visi kopā un paša trakākā ideja beigās varētu būt ar tāds, wow, aiziet, kāpēc mēs no viņas nobijāmies, vai ne? Nevajag. Jā, turpin tikai močīt. Turpiniet un nebaidieties. Un, tu pats teici, pirms mums bija tev viens cits projektiņš ar citu vecu ļaužu grupu, kur tā kā noderēja. Jūs ar viņiem bijat noderīgi. Šādā veidā audzējot šīs attiecības tikai tiek pacelts. Varbūt tas, kas brīžam liekas, ir aizmirsts. Uzņemties, uzdrīkstēties un ļauties. Tas jaunietim ir izdevīgi, tāpēc, ka viņam pilns ar enerģiju ir. Viņi ir bezbailīgi. Visa pasaule man ir vaļā. Kas tas bija? Vai ne? Super. Man liekas, ka šis arī būtu ļoti labs, mūsu sarunas noslēgums, un tad jau brauksim uz Madagaskaru un Āfriku. Es arī gribu. Jā, bet idejas, tā tiešām, ja tās ir, kāpēc neuzsver. Jo, vienam interesēs, tas, cilvēki mēs esam arī dažādi, mums ir dažādas intereses, protams. Man arī viss, ja man interesētu viss, tad es vispār neko nezinātu, kaut ko ķepļepūt, kaut ko, Kaut ko čuču no viss, tas tur, Pa pusītēm. kaut kā tā. Jā. Un lai tev veicās. Jā. Labi, paldies, lai veicās arī jums. Paldies. Paldies, ka nenobijies. Un esam finišā. Paldies. Paldies tev.